Čau visiem, šeit es Live Gamer, un tad beidzot man ir jauns video, un šis video būs sakarā ar Minecraft un manu serveri, tāpēc tā, tad es jums gribēju parādīt, ko tad esmu par šiem visiem laikiem darījusi. Esmu uztaisījusi savu Minecraft serveri, kurā es ar savu paziņu vārdā DanTDM, jeb kā viņu YouTube atrast, LV Gaming LV, vai kā viņam tur bija. Un tad mēs spēlējām manā serverī Minecraft Survival. Un jūs nedomājat, ka šī ir mana māja. Tā ir viņa māja. Mana māja ir pavisam iespaidīgāka, lielāka. Un šis stils, viņš ir ļoti neizdevies. Bet šī māja man tiešām patīk. Viņa ir smuka. Un tā. Es parādīšu iekšu. Šis ir mans zirgs, ko es biju atradusi. Un viņš ir mans mājas sargs. Un tad šī ir mana māja. Čestā tāds nekas nav. Bet te ir otrs stāvs. Šeit vairāk kā tāds bloku čests būs man. Un tā, šodien es domāju, es varētu pamainot, raktuvēs, ne jau tā mainot, bet, vienkārši resursus parekt. Un tad jau varētu sākt fermu taisīt. Un tā, šīs raktuvs vienkārši, kurās es prosti rokos. Cobblestone dažreiz vajag un tā. Tas būs ļoti garlaicīgi, kamēr es rakstu šīs trepītes uz leju, bet, man viņas vajag. Man nevajag gan, bet, es nedaudz. Es piemirstu, kā spēlēt Minecraftu. Es sen nebiju vispār spēlējusi, kā ierakstīt video. Es tagad valku Mafia 2. Un sapuļas ar pickaxe, bet man par laimi ir vēl viens, un Es gribēju teikt to, ka tagad video būs tiešām iespējīgi daudz. Būs arī GTA San Andreas ar laiku. Tā kā gameplays GTA San Andreas. Un tā. Es gribēju teikt, ka jūs varētu man, piemēram, ja kāds grib ar mani spēlēt manā serverī, tad droši sakat. Tas būs jūsu vēlmes var piepildīt. Bet, tas ir vairāk jau runājums par nākotni. Bet, pagaidām es spēlēju ar savu draugu, to paziņu Minecraftu, un viņš taisa Minecraft animācijas. Tā. Tās animācijas patīk taisīt. Pēc iečkojiet viņa kanālu, es viņu ielikšu description. Man tā kā gribēju pateikt to, ka šis video ir taisīts piekdienā, bet ierakstīšu es viņu tikai uploadošu ne tikai varbūt pa dienu, tāpēc, kamēr es viņu editošu uz Sony Vegas Pro 10, tikmēr būs pailgs laiciņš, un kamēr es viņu vēl tur uploadošu, būs diezgan pailgs laiciņš, un editot ar Sony Vegas Pro 10 ir diezgan viegli, ja zinu, ko tā darīt. Arī var bieži izdarīt kaut ko tādu, ko labāk nevajadzētu darīt. Piemēram, es kaut ko tur, man agrāk veciem datoram, es ar viņu editoju un nebija diezko labi viss iznācis. Video bija galīgi sabojāts. Tā. Un es gribēju tikai šajā video teikt to, kad būs daudz video tagad, jo man ir tagad laiks video, tā kā būs drīz vasaras brīvdienas. Tad būs brīvs un varēšu video ierakstīt.
Jā. Un tā tad līdz vēlākam ar jums šodien bija kopā Lives Gamer LV. Un tā, bye!